man daudz nekas savā dzīvē nebija jāmaina, jo pēc iespējas katru reizi, kad es kaut ko jaunu izlasu internetā, mēģinu to ieviest dzīvē. Ne visu, protams, filtrēt ar smadzenēm, kas man ir atbilstoši, kas ne, bet doma ir tāda, ka ja reiz es domāju par planētu, reizē es domāju arī par savu pašu veselību. Un tas arī ir nemazāk svarīgi izvēloties veselīgu pārtiku, izvēloties to, ko un kur mēs pērkam. Manam iemīļotākā iepirkšanās vieta ir nakts tirgus. Tā ir vieta, kur liela daļa preces nonāk iepriekšējā dienā, pirms tā nonāk lielajā tirgu. Tas nozīmē, viss ir tieši no dobas, viss ir perfekti svaigs. Šobrīd diezgan konsekventi jau izvēlos veikalos visu, kas ir bioloģiski audzēts. Tad otrais, ko es skatos, ir šī fairtrade zīmīte, ja tāda ir. Bet man primārais ir manis paša veselība, manis paša labsajūta, un tad līdz ar to es izvēlos šos bioloģiski audzētos. Manā organismā līdz ar to nonāks mazāk ķīmijas. Pagaidām šis piedāvājums, vismaz tajos lielveikalos, kur es eju, ir tāds viduvējs. Tā kā gaļu cenšos ēst mazliet retāk, arī domājot par sevis paša veselību, tad arī jāatzīst, ka diezgan daudz naudas paliek pāri. Ja tu nepērci tik daudz gaļas produktu, piemēram, lielveikalā, es skatos, tas čeks pie kases ir krietni vien mazāks. Un tad līdz ar to es varu atļauties izvēlēties kādu reizi, kādu kvalitatīvāku gaļas produktu aiziet uz kādu, nezinu, steiku restorānu vai arī kādu īpašu vietu, kur pagatavo tieši gaļu no Latvijā augušiem lielopiem vai cūciņām.